Labrīt, tagad ir pulkstens 6:40. Dodos uz mašīnu, uz treniņu. Dodamies uz tenis treniņu. Šodien ir plānota viena tikšanās ar klientu, ka redzēs, kādas izmaiņas būs nepieciešams. Visticamāk, klients saņem kaut kādus norādījumus vai ieteikumus, ko vajadzētu ievietot pasākumu mājaslapā. Tā kā redzēs, ko vajadzēs mainīt, kādas būs izmaiņas un ko tas prasīs gan tehniski, gan arī darbziņā un laikziņā. Beigās, protams, galā kādas vēl būs papildus. Varētu rasties gala papildus izmaksas. Tā kā mēs, kas mums ir par laukumu šodien. Ko treniņš beidzās. Bija diezgan interesants treniņš. Pa 3 īstenībā diezgan. Bija diezgan karsta spēle. Tagad laižam pēc meitas, lai varam aizlaist uz dārziņu. Varēja normāli uzspēlēt. Tagad bišķiņ sagurums mīnus bija tāds, kad aizmirst paņemt savu ūdens pudeli un var just, kad baigi šķidrums pazuda. Atūdeņojos nedaudz no slodzītē. Nu jā, tagad jau ir gaišāks palicis diezgan, jau var just, kad tāds pavasarīgāks laiks. Un ar forši kavējām, jo vajadzēja samaksāt. Ceru, ka visi ir pamodušies un ir gatavi doties. Es braukšu pakaļ. Meita ir aizvest uz dārziņu, tagad braucu uz biroju, gaidām tikšanās ar klientu, tagad iebraucu mazajā Rimī pēc treniņa. Diezgan sāk gribēties ēst. Principā, cik man te dažas 3-4 minūtes līdz birojam. Pacam iekšā vecās Osmalas biznesa parkā. Kaut kas ar tām bremzēm man nav viņas tā, ka viņas ir galīgi mīkstas, bet kaut kas nav. Jā, esam jau pie birojā atbraukuši. Ejam iekšā.